gribam pastāstīt jums par iezemēšanos. Ja to nav skaidrs, par ko tas vispār ir, kas ir iezemēšanās, tur pagad vadi kaut kāda elektrība iezemē. Ja tu arī nezini, noskatoties video, to viss kļūst skaidrs. Šī tēma, es par viņu, man liekas, neesmu runājis, neesmu stāstījis, ir svarīgi viņu izklāstīt. Tā kā neslēdzies prom, pieraksties kanālam, spied laika, komentē. Jā, ar katru šo darbību tu palīdzi tam video izplatīties, līdz ar to vairāk cilvēki par to uzzinās. Mans kanāls izplatīsies, jā. Man labi, tev labi, visiem labi. Tā kā neslinko, izdari vismaz minimālu darbību, lai kiņu uzliec. Tātad, kas ir iezemēšanās? Zeme, māte. Māte barotāja, mums tā mēdz teikt, ir tāds teiciens. Cilvēki bieži saka, ar plikām kājām paskraidīt pa zemi, tad tu iezemējies, tu tā kā savienojies ar zemi. Es ar šo vārdu domāju to, ka jūs esat tā kā ar stingrām kājām zemes esības spēlē, sociumā šeit, kas te notiek, tā visa tā skriešana, sacenšanās, virzīšanās mērķi. Lūk, tajā jūs esat iezemēti. Jūs nelidojat pa gaisu savās ilūzijās. Jūs neesat kaut kādā kosmosā, kur jūs tāds tā kā dārzenīts ikdienā, jā, tāds, kaut kas ar jums notiek, bet jūs tā kā nejūtat, jūs neesat tajā dzīves notikumos, tā var teikt. It kā esat, bet patiesībā neesat. Tie, kas ir izjutuši šo iezemēšanos, jā, tādu stingru, spēcīgu, zinu, par ko es runāju, to var salīdzināt tad, kad jums kaut kas riktīgi izdodās. Kaut kas materiālajā plānā, projekti kaut kādi izdodās, sāk iet. Un jums tāds drives, tāda enerģija, tāda pilnīgi jums gribās darīt, jums gulēt, gribas maz, jums gribās celties, gribas maukt tālāk. Lūk, tā ir iezemēšanās sajūta, kad jūs piedalāties dzīves piedzīvošanā. Vai tad, kad ir kaut kāds piedzīvojums, un jūs viņā esat iekšā, tur ceļojumā vai kur, un jūs tajā riktīgi piedalāties, jums ir kaifīgi, arī tā ir iezemēšanās. Kad nav tās sajūtas, jā, tad jūs esat jau kaut kur aizlidojuši prom no esības. To var izdarīt arī nemanot, jā, nenodarbojoties ar dažādām meditācijām, tur dziedāšanām, tādas mūzikas klausīšanos un tā tālāk. To var arī izdarīt skatoties kaut kādu saturu. Vienkārši kā amēbai esot mājās, tur sociālajos tīklos kaut ko komentējot. Jā? Dzīvojot kaut ko, kas īstenībā nav reālā dzīve. Jā? Dzīvojot kaut kur tā kā virtuāli, var teikt. Ilūzijā, fantāzijās, viss šitais. Un lūk, es patiesībā arī nebiju iezemējies, kaut gan likās, ka es it kā materiālajā dzīvē piedalos, bet tikai man tagad ieslēdzās tā sajūta. Un es saprotu, ka pirms tam bija kaut kāds guļošais režīms patiesībā. Un ar ko tad notiek iezemēšanās dzīvē, esības? Ar pārtiku. Viena no jomām, lietām, kura mūs iezemē, ir pārtika. Pārtika ir mūsu savieno fiziskais ķermenis, jā, savienojās tā kā ar kaut ko cietu, ar kaut ko no šīs pasaules esošo. Tur ir jāstrādā, tur kuņģis darbojās, tur fermentēšanas, tiek izdalīts dažādas vielas, jā, notiek iezemēšana. Attiecīgi, loģiski, jo smagāka pārtika, tāda pamatīgāka, tāda taukaina kaut kāda, jo viņus riktīgi iezemē vairāk. Jo viņi ir tāda vieglāka salātiņa, jo viņi mazāk iezemē. Līdz ar to pieņemsim, kad tu daudz ēd to vieglo pārtiku, tādas salātiņas, kaut ko vieglu, tu pēc kādu laika sāc lidot prom. Galva griežās, tāds var teikt, tāds, nē, esi šeit un tagad. Kaut kur jau es aizlidojis. Un tāpēc, tur, kur ir izplatīts veģetārisms, vegānisms, viņi liek ļoti garšu pastiprinā ar rasu, ar pipariņiem, ar rasu kaut ko, lai aktivizētu procesus fizioloģiskajā ķermenī, lai caur tām garšām notiek iezemēšana. Garšas arī iezemē. Spilgtas, spēcīgas garšas kaut kādas iezemē, jā? Ķermenis sajūta, impulsi notiek, mēs esam atpakaļ ķermenī. Kas vēl iezemē? Iezemē seksuālās attiecības, seks, fiziskais kontakts, viss, kas notiek caur fizisko ķermeni. Iezemē sporta aktivitātes. Iezemē arī alkohols. Jā.
viņš arī riktīgi iezemē materiālajā pasaulē, matērijā. Un visus šos elementus var izmantot, ja vajadzīga ir iezemēšana. Jo, kad nav iezemēšanas, tad pazūd tas drives, enerģija, tāda izteiktā, ar kuru tu vari radīt šeit, piedzīvot dzīvi, piedzīvot viņu. Pazūd tāda spilgtums, interese par šo dzīvi. Tā es to varētu nosaukt. Viņa kļūst tāda, var teikt, blāvāka. To ir grūti izskaidrot, tu vari tikai sajust šīs atšķirības, kad tu esi izteikti iezemēts un kad tu esi tajā visā. Kaut gan tur arī ir, kad tu lidinies, tur, protams, ir arī savi bonusiņi. Tu esi cieši tāds jūtīgs. Tur tu vari pildīt kaut kāds konkrēts ārodus, ja pieņemsim izgudrot mūziku, vai rakstīt dzeju, vai rakstīt grāmatu, kaut ko savās fantāzijās zīmēt, lidināties, ja? Fantazēt, scenārijus, kad filmām pieņemsim var izdomāt. Bet tad, kad vajag kaut ko darīt, tā riktīgi kaut kur iet, tad vajag riktīgi arī iezemēties. Tāpēc patiesībā šī iemesla dēļ īstenībā tādi radošie cilvēki, viņi bieži ir alkoholi, daudz lietu alkoholi. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ikdienā savā lido debesīs pa gaisu, un lai no tā stāvokļa kaut kā vismaz iezemētos uz zemes cilvēki būtu, jā, viņi lietoši alkoholu, un alkohols spēcīgi viņus iezemē atpakaļ. Cukurs arī iezemē, starp citu. Lūk tā. Līdz ar to nav tādas universālas formulas, ar ko tu vari iezemēties. Iezemēt arī var darbi, intensīvi kaut kādi projekti, tādi, kas tev izaicina, kas tev interesanti, un tev enerģija akumulējās, sāk doties enerģija, lai tu to realizē. Tā arī ir iezemēšanās. Jāskatās, jāanalizē sevi, caur ko tieši tev notiek šī iezemēšanās. Un joks ir vēl tāds, kādu es varu pastāstīt no saviem novērojumiem. Tas, kā šī iezemēšanās, kas tagad man aktivizējās, viņa patiesībā pat vairāk tāda kosmiska. Tā es viņu varētu raksturot. Jo tā iezemēšanās sajūta, viņa ir tāda tā kā, viņas tā kā apvienojās, var teikt. Bet tās kosmiskais, viņš tāds, pirms tam tā kosmiskā sajūta, viņa tāda tā kā blāva, tāda tā kā ne no šīs pasaules, ja? Tāda tā kā atsvešināta. Tu iezemējies, un tev tas kosmiskais kaut kā spēcīgāk aktivizējas, un plus tu vēl iezemēcies, tev enerģija dodās. Un šādu es vēl nebiju jutis, tas kaut kas jauns, tāds interesants. Un tāds ir mans atklājums, lūk, es pat nezināju, kā iezemējoties tagad, jā, kā aktivizēs kādas tādas enerģijas. Varbūt, ka tas ir globāli, kaut kādas plūsmas mainās, kaut kas tāds, arī tā var būt, es nezinu, jā. Es tikai pēc sevi varu spriest sevi, analizēt sevi, vērot, un tad jums dot informāciju, kā es jūtos. Varbūt kādam kaut kas līdzīgs, varbūt kādam ir noderīgi uzreiz šo informāciju dzirdēt. Ja kāds jūtās, savā tajā kosmosā jau sevi no visā limitē, tā kā ierobežo sevi daudzās jomās. Pamēģiniet iezemēties un apstīties, kāds tad jums būs sajūts. Un iespējams jums būs arī atklājums. Tāds kā, ieslēgsies kaut kas, ko jums pirms tam nejūtāt. Un tieši jums bija vajadzīga šī iezemēšanās, tad varbūt tagad kaut kāda procesa notiek, tas tā kā plus mīnus. Un savienojas, un elektrība sāka plūst. Viena elementa pa maz, abiem diviem jābūt apvienotiem, un aiziet kaut kas. Lūk, pēc sajūtām man ir šādi, ja, tagad. Varbūt tas tikai man. Tā kā eksperimentējiet, skatieties, zemējieties, analizējiet, vērojiet, kādi tad jums aktivizēs šie stāvokļi. Un, ja jums kaut kas līdzīgs ir, ja, jūs novērojat, ka iezemējoties jums šī enerģija un šis kosmos kaut kā apvienojās, un tāda sajūta kļūst ļoti interesanti, ļoti prikulīgi, un gribās dzīvot, gribas piedzīvot, gribas te močīt, maukt, sasniegt. Un kaifu tu no tā visa tver, ja, no tās pašas dzīves telpas. Ja jums arī kaut kas tāds, uzrakstiet komentārā, padalieties. Jā, par šo. Tā, ko es vēl kaut ko gribēju par video, kāds man bija. Par kompensācijas mehānismiem. Tad jums jāskatās, vai tas garīgais, ja, kurā jums tur lidināties, vai tas nav kompensējušais mehānisms. Par to bija video. Attiecīgi YouTube'ā ir links apakšā. Ja. Jūs skatāties Facebookā, aiziet uz YouTube, paskatieties to video, ja neesat redzējuši, būs interesanti jums arī to apstīties. Kaut kā tā. Ar šo video ir beidzies.
Pieraksties kanālam, komentē. Sargi sevi savus tos, ar tevi bijis Āns un tiekamies manos nākamais video. Lai tev visu labi. Čau! Tā.